Ir viens skaists piemērs, kas patiešām ir iespaidīgs, kas var arī rādīt, kā tas attīstās un atbildēt uz dažiem jautājumiem saistībā ar voucheru sistēmu. Kunstskapis Kolēm, tātad 30 dažādas iestādes, ieskaitot bērnu dārzus, ap 10 000 bērniem šādā te veidojumā. Tur ir pārsvarā personalizēta apmācība un interaktīvs ir diezgan liels spiediens uz digitāliem resursiem un individuāliem mācību plāni, sākot jau no 7. no mūsu klases. Tas ir vidusskolas posmā bērni, skolas, kuros bērni nenāk katru dienu uz skolu, bet nāk uz semināriem, pārsvarā mācība notiek ārpus skolas telpām, mājās vai citās vietās. Kas ir, protams, šeit būtiski, apzināties, ka tad šī skola radusies kā vienas labas skolas piedāvājuma izplatīšana visā Zviedrijas teritorijā, un līdzīgi tā kā mums ir nosacīta labās skolas vai vismaz reitinga skolas, pieņemsim, un tajās vēlās daudzi mācīties, un tad viņi vienkārši veido tās pašas skolas filiāls visā Zviedrijas teritorijā. Jūs ziniet, ka ieejot tajā skolā, jūs dabūsiet to pašu pedagoģisko pieeju, to pašu apmācības formu, kā tas ir pamati, iestāde vienkārši viens uz tas pats, tikai izplatīts visā valsts teritorijā. Te ir piemērs, kā es viņus uzzināju, viņi meklēja Cambridge'ā skolu, ko nopirkt, ja viņi pirka Lielbritānijā, šī tā iestāde, kas pērk Lielbritānijā pērk skolas, tās pataisa no depresīvām uz attīstošām tieši savu pieeju. Viens piemērs Suffolkā, kur viņi arī šī pat Zviedru izglītības iestāde iegādājās vienu no vairākām skolām Lielbritānijā.